Esiet sveicināti 9. maijā. Šīs dienas jaunākie notikumi LNT ziņās. Labvakar, studijā Andris Auzāns un Daina Lipiniec, un tūlīt pat iepazīstināsim ar dienas būtiskākajām norisēm. Uzvaras dienas svinībās Rīgā tomēr neiztiek bez sadursmēm. Krievijas prezidents Vladimirs Putins 9. maija svētkus izmanto, lai uzsvērtu saspīlējumu ar Igauniju. Saeimas ārlietu komisija beidzot vienojas par atbalsta deklarāciju Igaunijai. Pērn līdz pamatiem nodegušie Rāmkalni atguvuši sākotnējo izskatu, bet ugunsgrēka izraisītājs tā arī nav atrasts. Tūkstošiem cilvēku 9. maija svētku šodien svinēja Rīgā Uzvaras pieminekļa pakājē un bez incidenta neiztika. Konflikts izcēlās starp pretējās pozīcijās esošiem spēkiem, ultranacionālistiem un antifašistiem. Rīgas doma bija ļāvusi abām konfliktējošajām pusēm ziedus pie pieminekļa nolikt vienlaicīgi. Pirmo reizi Uzvaras pieminekļa apjoza dzīvā policistu ķēde, tomēr tā tika pārrauta. Turpina Dāna Albrehta. Labējie radikāļi jeb organizācija Nacionālā spēka savienība pie Uzvaras pieminekļa vēlējās nolikt no dzeloņstiepliem veidot vainagu. Policija gājienu pārtrauc, bet tūdaļ arī pārdomāja un ļāva ieceru turpināt, bet tikai ar zīdiem vien bez vainagu. Bet galā ultranacionālisti sagaidīja antifašistu, kuriem izdevās policistu dzīvo ķēdi pāraut un nācējiem uzbrukt. Policija par uzbrukumu nedēļiem radikāļiem un plakātu saplēšanai aizturēja vienu antifašistu, pret kuru sākts krimināla process. Aizturēja vēl 2 personas, bet tūdaļ arī atbrīvoja. Sadursmi laikā cieta kāda sieviete plakātu turētāja. Viņu nogādāja medicīnas iestādēm. Tas arī bija vienīgais acīm redzamais konflikts, kas šodien Uzvaras parkā notika. Pēc tam spēcvienības vīri izklīdi, izgais arī lietus mākoņi un svinības varēja sākties pēc pilnas programmas. Да здравствует 9 мая! Да здравствует Великая Победа! Да здравствует ветераны Великой Отечественной войны! Ура! 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 Mūsu tēvi un vectēvi kaujā aizsargāja Eiropu. Esam atnākušas viņus pieminēt, kā arī pārējos karā kritušos. Visiem atnesa uzvaru, bet tagad mums ir sāpīgi, ka mūsu tēvus tā nones pieminekļus, pārvieto, traucē viņu pīšļus. Es aicinu mūs visiem draudzēties latviešiem un krieviem. Mums ir vēsture, ko katrs traktē savādāk, bet mums ir kopīga nākotne un ir jādzīvo mierā. Ja nebūtu šī kara, ja viņi mūs neaizsargātu, visiem būtu beigas. Protams, kur dziesmas, dejas un svētkruns, kā arī savstarpēja apdāvināšana ar ziediem, bez svētkmīlas neiztikt. Sarkanie ikri un laši birskā no pārvilnības raga. Maizītes tiek dāļāts par brīvu. Protams, par maksu netiek smādāts arī šašliks, bet galvenokārt ieturēšanos notiek pie improvizētiem svinību galdiem uz parka soliņiem. Neiztrukstoši tāpat kā pie krūtīm piesprāstie ordeņu un ziedu klēpju rokās, protams, ir degvīns, kas no pašvaldības policistiem tiek rūpīgi slēpts. И за справедливую Латвию доказать. Никогда не будет. За монархию. Мы стоим за монархию. Нам обидно за тех, кто однажды не сядет за праздничный стол и не скажет. Да, я сейчас иду. Es te apsargāju, lai nebūtu, provokācijas. Līdz pēcpusdienai pašvaldības policisti Uzvaras parkā konstatēja 11 pārkāpumus saistībā ar alkohola lietošanu. Savukārt daudzās ziedu tirgotavas ap parku izrādījās ir likumīgas. Dāna Albrehta, Vēsargija, Zavratņos, LNT. Ar bažām par